Bet Dievs runā klusumā. Jūs atceraties, kad pravietis Elija atradās tur kalnā. Tad vispirms bija liels troksnis, tā ka klintis šķēlās, bet Dievs nebija šajā troksnī. Beidzot bija klusa vēsma, un šajā klusumā bija Dievs un runāja ar pravieti. Kaut mēs spētu noklust un klausīties, un mēs sadzirdēsim, ka viņš klaudzina un vēlās ienākt un turēt ar mums mīlestību. Daudz kas mūsu dzīvē var būt par skaļu. Dažreiz pat mūsu lūkšana, mūsu saucieni, lai Dievs mums dod vienu vai otru vai trešu lietu, un es to pieprasu, varbūt par daudz skaļi. Vai mēs lūdzam un tad arī gaidām, lai viņš ar mums runā? Viņš grib ar mums runāt. Viņš vēlās mums sacīt, es tevi mīlu un es tevi esmu atnesis zeltu, drēbes un zāles, lai tu būtu vesels, lai tu nebūtu nožēlojams, bet lai tu būtu laimīgs, lai tu būtu garīgi bagāts. Nē, tas nav Dieva plāns, lai visi viņa ticīgie būtu bagāti ar mantām, bet lai mēs visi būtu bagāti iekš Dievu. Kā ir, mīļotie? Šī vakar vēsts, kuru es jums pasludinu, ir ļoti, ļoti vienkārša vēsts. Šovakar tā nav kāda dziļa Bībeles doktrīna, bet tas ir praktisks aicinājums, praktiska uzruna, kuru mēs varam reducēt uz vienu teikumu: Kristum pirmo vietu. Lai galvenā lieta mūsu dzīvē būtu galvenā lieta. Tas ir nepieciešami. Redziet, ļoti interesanti, ka tad, kad tas kungs saka, ja kas dzird manu balsi un durvis atver, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestību un viņš ar mani. Nākamais teikums ir tāds: tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis, uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis, un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Vai jūs redzat, cik ļoti interesants kontrasts? Vispirms tas kungs klaudzina un saka, ka viņš ienāks pie mums, sēdēs uz mūsu krēsla un turēs ar mums mīlestību. Bet tad ir cīņa, dzīves cīņa. Lūk, lai vienmēr viņš būtu tur pie mums. Un tad, ja mēs uzvaram savas grēcīgās tieksmes, pastāvam kārdināšanā, esam uzticīgi, esam uzvarētāji, tad mēs sēdēsim pie viņa. Šodien viņš sēž uz mūsu vienkāršā krēsla, rītdien mēs sēdēsim uz viņa goda krēsla. Un viņš mums kalpos. Šodien mēs kalpojam viņam, un viņš saka, un nāks diena, kad viņš kalpos mums savā godībā. Tas ir neaptverami, bet tā ir rakstīts. Tas, kas uzvar, tam es došu sēdēt uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un sēžu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Cik tas ir brīnišķīgi! Tā ir nākotne tiem, kas šodien Jēzu ielaiž, tiem, kas viņam savu sirdi un savu dzīvi uztic, tiem, kas kļūs bagāti ar to zeltu, kuru viņš dod, kas ir apģērbti baltās drēbēs, kuri lūguši, lai atdara viņiem acis, kuri kļūst garīgi redzīgi, bet nevis garīgi akli, tie reiz sēdēs uz viņa goda krēsla. Vai visi? Tie, kas uzvar. Mateja evaņģēlija 25. nodaļā
mēs lasām ļoti traģisku vēsti, ka bija kādas jaunavas, jeb mēs varētu sacīt kristietes, kuras tad, kad līgavainis nāca nakts vidū, piedzīvoja to, ka viņiem izdziest lukturi. Un tad viņas aizgāja pirkt eļļu, lai būtu lukturos gaisma. Starplaikā tās, kas bija gatavas, iegāja ar līgavaini kāzās, durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja: kungs, kungs, atdari mums. Bet viņš atbildēja un sacīja: patiesi, es jums saku, es jūs nepazīstu. Šodien Jēzus klaudzina, mēs lasījām, pie mūsu durvīm. Un ja mēs ielaidīsim viņu, mēs svinēsim mielastu. Un ja mēs pēc tam uzvarēsim, būsim uzvarētāji, mums nebūs jāklauvē pie viņa durvīm, viņš mūs nosēdinās uz goda krēsla. Bet ja mēs šodien neielaidīsim Jēzu, ja viņam jāstāv pie aizslēgtām durvīm, tad reiz mēs stāvēsim arī pie aizslēgtām durvīm. Mēs varam sacīt debesu durvīm. Šie visi garīgi jēdzieni, bet es domāju, ka jūs šo abstrakto domāšanu spējat saprast. Tā nav pārāk grūta. Mēs stāvēsim pie viņa durvīm, respektīvi mums nebūs nekādas cerības. Mēs būsim tumsā, šķirti no Dieva uz mūžīgiem laikiem, absolūtā tumsā un ciešanās. Tāpēc šodien ir labais pieņemīgais laiks, šodien ir pestīšanas diena. Šodien mēs varam atvērt savas durvis. Un šī vēsts patiesi ir dubulta vēsts. Tā ir vēsts kristiešiem vispirmam kārtam, bet ikvienam cilvēkam arī. Jo nav neviens cilvēks, kurš dzird Dieva vārdu, pie kuras sirds Jēzus neklauvē. Es nevaru sacīt, ka šodien tas kungs klaudzina pie visu to cilvēku sirdīm, kas dzīvo Rīgas pilsētā. Jā, Dievs ir ieinteresēts viņu pestīšanā, mums ir jānes viņiem dzīves vēsts, bet tajā brīdī, kad cilvēks dzird Dieva aicinājumu, tajā brīdī, kad evaņģēlijs top sludināts, tas kungs klaudzina. Un mums ir dota izvēle atvērt vai neatvērt. Ja mēs atveram, tad mēs varam būt ar viņu kontaktā. Viņš mums pasludina savu vēsti, labo vēsti. Bet ja mēs stāvam pretim, mūsu žēlastības laiks paiet, un mēs esam ārpusē. Tas ir ļoti nopietni. Lai Dieva gars palīdz mums saprast šo vēsti un atvērt savu sirdi un atvērt savu dzīvi viņam. Un es teicu jau, kas to ir darījis, nekad vēl nav to nožēlojis. Bet ik viens, kas to nav darījis un kura dzīve virs zemes ir izbeigusies, to ir nožēlojis. Un tā būs arī ar mums. Viņš klaudzina. Ja šovakar pie jūsu namdurvīm klaudzināt kāda ievērojama persona, jūs justos pagodināti, ka nāk tieši pie jums. Jūs pat būtu pārsteigti, vai tas var būt, ka pie manis nāk šī ļoti ievērojamā persona. Bet visievērojamākā persona šovakar nāk un uzrunā tev vārdā.
jo viņš tev mīl. Atdari durvis. Tas kungs, lai uz to palīdz ikvienam no mums.